vēl silts, jāieķer siltās dienas, jāpabraukā apkārt ar savu 125, ja nu kas var viņu nopirkt. Tātad 2022. gadā apkopu veikt pirms kaut kādiem 400 kilometriem, tā kā nesen, nu tagad bišķi vēl dažus kilometrus uzlikšu pa virsu, bet neko daudz. Tagad jau pie Kocēniem. Tad aizbraukšu pabraukāt pa Valmieras apkārtni drusku. Pastīsimies, kas interesanti, ko interesanti var atrast. Tā kā, ja ir vēlme iegādāties, tad droši rakstiet man. Tagad braucam tālāk. Ko esam klāt pie pirmās apskats objektā, kas ir vecs traktors, kas ir tepat pie Rūbens. Nezinu neko vairāk par to, bet izstāsta interesanti. Viss ir rati no metāla. Šeit tolmetā varētu daudz dabūt, man liekas. Atbrauc uz nākamo vietu, kas ir tādā nekurienē. Cerams, ka var savus mantus te atstāt. Baigi negribas tagad ārā, ir baigi siltais. Vēl jakā staigāt. Tā, šī vieta saucās Staru akmeņi. Es domāju, ka te būs kaut kādi daži akmeņi, bet izrādās, te ir veselas takas ar visādām apskates vietām. Te jau redzēt kaut kas lejā no kalna, te ir kaut kāda būda zemāk, un tur tālāk vēl bija akmeņi, iesim pastīties. Nokāpt no kalna, te ir ugunskur vieta, malka ir pieejama, un nojume, tā kā normāla vieta, kur atpūsties. Domāju, ka tās vēl pa skaņām, bet tur kalnā augšā ir vēja zvani. Ļoti veizvani. Un tur tālāk ir vēl visādi akmeņi. Tā kā te ir ko pastīties, un es arī skatījos uz otru pusi. Tā kā esam tagad tajā kalnā, te ir tā nojume, un vēl uz to pusi iet kaut kāda taka. Bet nu šodien es diez vai iešu. Braukšu tālāk. Bija plāns aizbraukt uz vēl vienu vietu, bet nesanāca jāapstās kā kuļ graudus vai kaut ko tam līdzīgu. Doma uz Zilā kalnā staciju aizbraukt, bet īsti nevarēju saprast, vai tur var braukt vai nevar braukt. Tāpēc jāapstās, kā divi kombaini strādā un jau vāc nostrāžu. Cerams, viņiem nav slikti šogad ražu dēļ lietus. Cītīgi strādā. Šodien labs lai. Labi, es domāju, ka tas arī būs šodienai viss. Nolikt savu aparātu.
bišķi pabraukāju. Iepriekš tieši domāju, nevienu citu neesmu redzējis, bet tagad tieši 2 močus šosejas redzēju. Tagad iebraucu mežā vienā vietā. Pilns ar nišļiem bija. Tagad visi ķiveri netīri. Tā saula baigā. Mat arī ķiveris nestāv vairs normāli. Labi, pastieties vēl kā bišķi. Un jādodas mājā.